Anitai groziņu pīšana un tamborēšana ir sirdslieta. Tomēr tamborēšana ir jo īpaši mīļa. Tā apgūta vērojot mātes rosīgās rokas un smeļoties zināšanas, kas nodotas jau vairākās paudzēs. Groziņu pīšana Anitai ir salīdzinoši jauns hobijs. Tas apgūts apmeklējot kursus. Lai uzsāktu darbu pie groziņu pīšanas, nepieciešamas zināšanas par klūdziņu sagatavošanu un darbam. Vispirms izvēlamies atbilstošu vienāda resnuma klūdziņas salasam, tad viņas novāram, noņemam mizu un apliejam ar augstu ūdeni. Un tad pīnām. Ja nesanāk sapīt grozu vienā dienā, nākošā dienā tās klūdziņas izkalts, tad viņas ir atkal jāmērcē 2 stundas augstā ūdenī. Un tad atkal var pīt. Nu, tad katrs skatās kādu grozu, no kādām klūkām, ja resnākas, tad taisa lielākus darbiņus. No mazām tieviņām lūk tādus mazus darbiņus var sataisīt. Nu tā lūk. Katram amatniekam ir savs ierastais darba ritms. Anita savus darbus veido dažādus, gan lielus, gan mazus. Tomēr, lai būtu arī daudzveidība. Nereti vienas dienas laikā nav iespējams izgatavot vienu groziņu. Nu, vienu groziņu, ja ir lielāks, sanāk kādas 2 dienas, protams, nestrādā no rīta līdz vakaram, jo arī visi citādi darbiņi ir. Ja mazāku, piemēram, šādus vai šādus, tur pa kādām dažām stundām var sapīt. Ja lielāki darbi, jā, tad ir sanāk vairākas dienas jāņemas. Līdzīgi kā groziņu pīšanu, arī saziņu tamborēšana var aizņemt gan pāris stundas, gan vairākas dienas, lai iegūtu gala rezultātu. Tomēr tam visam par spīti tamborēšana kļuvusi par Anitas dienas neatņemamu sastāvdaļu. Tas jau vienalga, liela vai maza. Maziņas var iztamborēt par, skatoties cik liela, jā. Ļoti mazas var iztamborēt tur pāris stundās. Lielām, protams, lielām aizņem vairākas dienas. Savus veidotos izstrādājumus Anita nepārdod, nedz arī kādreiz ir domājusi par to, cik viņas roku veikums varētu izmaksāt. Toties, lai iepriecinātu sev mīļos, Anita ļauj vaļu savai fantāzijai un svētkos katrs saņem dāvanu, kas gatavota pašas rokā. Viennozīmīgi katram ir nepieciešams savs hobijs. Tas palīdz atslēgties no ikdienas rūpēm un stresa. Tā uzskata Anita.